Tā, ļoti svarīgs paziņojums. Obligāti Riga brainsēns laikā ir jādzird mūzika. Tad vai nu austiņās, vai pa telpu. Nevar būt tā, ka mēs izdarām tehniku, un tas, ko mēs izdomājam, ka ir vadiņi man pie galvas, un no tā nāk tā atgriezniskā. Nē, vadiņi pie galvas, viņi tikai mēra to, kas priekšā galvā notiekās. Atgriezniskā saite tieši savu šo te skaņas pārtraukumu. Tāpēc obligāti jābūt kādai skaņai, kaut vai fonā, kas tiek laists caur šo programmu un tiek uzlikt šīs te pauzītes. Tas ir ļoti svarīgi. Bet mēs drīkstam aizmigt, un mēs drīkstam gulēt galvenais, lai skaņa ir, lai mūsu smadzenes viņu sadzird. Vai kurlmēm cilvēki var? Jā, var arī nākt uz seansiem, jo tas, kas notiekās, smadzenes uztver šo te skaņas vibrāciju. Un vienīgais izņēmums, ja mēs nelaižam skaņu, tad ir šie saucamie vibrācijas paklājiņi, kas atbilstoši skaņai novibrē. Bet tātad izīrēt tehniku vienmēr, lai tu dzirdi skaņu. Tiekamies. Un seans laikā, protams, var skatīties arī filmas, smultenes, arī ir jābūt skaņai. Čau!